Šī ir dabas koncerta zāle 2000 dziedātāju un dejotāju vietām un 3000 skatītāju vietām. Un viņa ir dabas ainavā, upes krastā, tāda vieta priekam, meditācijai, dejošanai, peldēšanai, dzīvošanai, dažādiem vērienīgiem pasākumiem. Šobrīd dziedāšana tas ir amatieru sports, un dziedātāji nosaka, uz kuru no 130 estrādēm viņi dosies. Un attālums nav šķērslis. Estrādes diženums ir galvenais motīvs, kādēļ tur aizbraukt. No arhitekta es prasīju mokošs, ilgstošs meklējums, lai dabūtu 3. lielāko brīvdabas koncerta zāli Latvijā aiz Mežparku un Ogres estrādes. Šis Mazbriedis upes dabas rāmis ļauj iesēdināt ainavā bļodu, ko sauc par amfiteātri. Tas prasīja pārveidot šo ainavu zemes uzbērumiem un ierakumiem, pārveidot upes gultni, pārveidot upes krastus, lai dabūtu to dabas saplūšanu ar amfiteātri. Bet es centos to senkrastu izveidot tā, it kā tas būtu pirms 1000 gadiem šis pārveidojums noticis. Godīgi sakot, šī ir absolūtā tēlniecība ar grunti, ar zemi, un te bija ekskavātori, buldozeri un vispārējais. Digitāli varēja uzzīmēt, bet nevar tā nospraust un nevar izveidot, tā kā faktiski vajadzēja daudz ko mēģināt vēl uz acis pieveidot tā kā tēlniekam. Ķeroties pie ainavas, arhitekts saprot, ka arhitekta ēka nekad nav tik spēcīga kā pati daba, kā pati jaunveidotā ainava. Režisors Uģis Brikmans man palīdzēja atrisināt loģistiku dejotāju un dziedātāju uznākšanai, noiešanai, kad dziedātāji un skatītāji bieži vien mainās vietām. Nekenkalna estrāde veidot kokā, tas ir materiāls, kas neaizstāja aiz sev pēdas, un Latvijas civilizācija ir tā, kur bija koka pils un pilskalni, un kas aiz sevis neatstāja nekādas sliktas pēdas, tāpat kā putni un dzīvnieki mežā.